Sveiki, mani sauc Inga Šnuka, jeb taro pasaulē vairāk iespējams zinām kā Hilariona. Šajā video es jums pastāstīšu vispār ieskatu, kas tad ir taro kārtas. Daudzus gadu simtus cilvēkiem fascinē šis instruments, un ļoti daudz joprojām uzskata, ka tā ir maģija, ka tā ir kaut kāda pareģošana, ka to var tikai izredzētie cilvēki. Jāsaka tā, ka taro patiesībā ir ļoti reizē jaudīgs, bet tāpat laikā vienkārši instruments, kas nav par maģiju, kas nav par superspējām, bet tas ir instruments, kas ļauj caur bildēm, caur simboliem uzzināt atbildes uz mūsu jautājumiem. Es mēdzu teikt, ka taro ir valoda, un ja mēs iemācāmies šo valodu, tad mēs varam tulkot taro atbildes citiem saprotamā veidā un valodā. Taro kārtas sākotnēji tiešām ir bijušas kā spēļu kārtas, taču tagad, ja mēs runājam par taro kārtīm, tā galīgi nav spēle, ne galda spēle, ne kāda cita. Tas ir instruments sevis izzināšanai un atbilžu meklēšanai uz saviem jautājumiem. Taro mēs varam arī salīdzināt kā valodu ar spoguli, tāpēc, ka taro ir valoda ar mūsu zemapziņu, un mēs no taro kārtīm varam uzzināt tikai to, kas ir mūsos pašos. Taro nestāstīs par ārējām lietām, bet par to, kas ir mūsos, ko varbūt mēs īsti neesam apjautuši, vai ko mēs neesam sajutuši, vai mēs sajūtam, bet nesaprotam, kas tas ir. Taro palīdz to visu strukturēt un izcelt uz āru. Taro bieži vien palīdz gan vienkāršu situāciju risināšanai, gan arī ļoti tādiem komplicētiem jautājumiem. Un, ja man jautā, vai taro atbildes ir atkarīgas no tā, kas tiek uzdots, es saku, ka jā. Jautājumam ir ļoti būtiska nozīme. Patiesībā jautājums, precīzs, korekts jautājums jau ir puse no atbildes. Un, jo vispārīgāk mēs uzdodam jautājumus, jo ar vispārīgākām atbildēm mums ir jārēķinās. Bet jo precīzāks ir jautājums, jo precīzāk kārtas ar mums runā. Un, protams, nākot uz taro konsultācijām, klientam nav perfekti jāzina ABC, kā uzdot jautājumus taro kārtīm. Tas ir tarologs, kas palīdz klienta jautājumu strukturēt tādā veidā, lai mēs no kāršu informācijas gūtu pēc iespējas vairāk un tiešām tādu izzinošu informāciju. Jo taro nav tikai par to, vai es dabūšu darbu, vai viņš mani mīl. Tas ir vairāk par ieskatīšanos, kāpēc kaut kas notiekās, ko un kā es varu darīt, ko es varu ietekmēt, ko es nevaru ietekmēt. Respektīvi, jo pilnvērtīgāk ir mūsu jautājumi, jo vērtīgākas atbildes mēs varam iegūt. Vēl man jautā, ar ko pareģošana atšķirās no iespēju meklēšanas. Pareģošana nozīmē, ka mēs strikti pasakam, notiks tas un tas, tur un tur, tikos un tikos. Bet taro kārtas nav par to. Taro kārtas mums parāda virzienu, parāda iespējamos variantus. Ja tu iesi tur, varētu būt šādi, ja tu darīsi to, varētu būt šādi. Bet vienmēr cilvēks ir tas, kas izlemj, vai viņš to darīs, vai viņš to nedarīs. Tāpat arī taro ļauj ieraudzīt, kā mēs varam ietekmēt šo situāciju. Tāpēc iet pie tarologa, lai uzzinātu konkrēti akmenī kaltu scenāriju attīstību, tad tas īsti nav tas, kur būtu jāiet. Tāpēc, ka taro mums iedos virzienu, taro mums parādīs iespējas, un tālāk jau mēs tīri cilvēcīgi ar savām darbībām, vai tieši otrādi ar nedarīšanu, varam situāciju ietekmēt vienā vai otrā virzienā. Taro var būt ļoti labs palīgs arī ikdienā, tā kā nerisinot sarežģītus jautājumus, piemēram, paskatoties, kāda ir kopējā dienas enerģija, vai paskatoties, kas ir tā sajūta, ko man kārtas rada, un tad cauri dienai šo sajūtu vai nu mēģināt noķert, vai nu uz to tiekties, vai tieši ar tādu sajūtu arī savu dienu piedzīvot. Taro nav tikai par kāršu likšanu, lai meklētu atbildes uz jautājumiem. Taro var būt iedvesmas avots arī meditācijām. Taro var kādam būt mūze, lai uzrakstītu dzeju, vai mūziku, vai radītu mākslu. Tā kā taro pielietojums ir ļoti daudz. Un jo vairāk mēs izzinām taro kārtas, jo vairāk mēs arī ieraugam, cik plašā veidā šo instrumentu mēs varam pielietot. Protams, populārākie veidi ir, kas mani sagaida. Tad kā jau es parasti aicinu domāt par to, nevis jautāt, kas mani sagaida, bet ko es patiesībā vēlos,
un ko es varu izdarīt, lai savu mērķi piepildītu. Vai arī otrādi, kas ir tas, ko man nevajadzētu darīt, kas ir iespējamie šķēršļi manā situācijā, jo ieraugot to kārtīs, es varu tam sagatavoties un attiecīgi arī šķēršļus apiet. Es pati taro pasaulē esmu jau vairāk kā 16 gadus, un man taro palīdz brīžos, kad man ir jāizvēlās starp vairākiem variantiem, un man gribas gan vienu, gan otru. Un tad es skatos no malas, ko katra no šīm iespējām man var dot, ko es iegūšu, ja es izvēlos variantu A, ko es iegūšu, ja izvēlos variantu B, ko es iegūšu, ja būs C variants. Tāpat arī šos variantus varu paskatīties arī no praktiskā aspekta, vai ja man galvenais uzsvers uz finansiālo, tad es paskatos, kuras no šīm opcijām būs vairāk par finansēm. Tā kā nav tā, ka es no rīta pamostos, paņemu taro kārtas un tad visu dienu skatos, ko man kārtas teiks, kas man jāēd ir brokastīs, kādu kleitu man pirkt vai kādu filmu man skatīties. Taro vairāk man nodara domu sakārtošanai, emociju sakārtošanai. Tad, kad galvā vai sirdī ir juceklis, tad šī ir kā tāda terapija pašai ar sevi, kur es varu caur taro kārtīm paskatīties uz situāciju no malas. Un caur to tad gan prātam rodās skaidrība, gan arī emocijām ir pēc tam vieglāk nomierināties vai vismaz ieraudzīt, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos. Taro ir vērtīgs instruments pašizziņai, taro ir valoda. Un ja ir interese šo valodu apgūt, un ja ir gatavība šo valodu apgūt, tad tādas iespējas var būt, lasi plašāk aprakstā.